pilsētas? Ir. Nu, viss ir. Bērnu pases. Nu, mammu, nu kāpēc viena? Nu, ko tu vari čīkstēt? Nu, Jānis ar māti tev nāks palīgā katru rītu un katru vakaru. Un Līva vēl tev pa nakti paliks pie tevis. Es arī braukšu palīgā, ja vajadzēs. Varbūt nemaz tik daudz to palīgu nevajag. Nu, redz, mammu, atkal tu čīksti. Jā, nu, bet braukt tā pa pasauli ar visu saimi, varbūt varējāt iztikt bez tās pieredzes apmaiņas. Nu, šādu izdevību tak nevar laist garām. 3 nedēļas pa Vāciju un ar bērniem kopā. Ne par ceļu, ne par dzīvošanu, nēšanu, neko nav jāmaksā. Visu seks sadarbības projekts. Un ne jau mēs tur atpūsties braucām. Jāzeps jauno tehniku mācīsies apieties, un es pa to laiku pie zvēriņu fermām braukšu. Un būs jau arī ekskursijas un atpūtas brīži. Jā, tādi paši, kā pagājušā gadā te bija, kur vārījām alu un zinām samagonku. Jā. Vesels domīt! Vesels, Albertiņ, tev arī tāls ceļš zem kājām. Piesēdi! Vajag drusku pārstīties. A to Līva nedot mierā. Gatavā ar stupšanu dabus no mājas ārā. Pareizi, Albertiņ, tā dzeršana ir īsta nelaime. No tās tev paliek švakāk un švakāk ar to galviņu. Pats jau sapratu. Negriboju dzīvē beigt trakajā mājā. Vajag kaut kas darīt. Jā, vajag darīt. Jāsāk ārstēties. Es jau vairāk Līvas dēļ graušu katru dienu. Klausieties vairs nevar. A kā uzzināja, ka Jāzepo ar Saimu vedis uz Rīgas lidostu, pavisam aptrakā. Sazvanē meitu un viss nokārtoja. Bet Līvu arī var saprast, cik tad ilgi tevi tvarstīs pa krūmiem, kur tu vāciešus sagūsti. Nepatīk, kā liek uz Rīgu braukt. Varēja tikai tā pārstīties. Jā, nu ko tu darīsi, kad tu katru reizi no ārstēšanās aizbeigi? Tā tikai slimnīca var palīdzēt. Tu priecājies, ka Līvas meita vēl tai slimnīcā strādā. Bet tagad, Albertiņ, pasēdi. Es iziešu pie prombraucējiem. Man tur vēl daudz, kas jāpārunā, jā? Nu, jā. Albert, paņem somu un aiznes Jāzepam un Lilitai. Viņi tur kaut ko krāmē no mašīnas ārā, nezinu, ko tur aizmirsuši. Viņa, tu pasaki Lilitai, lai viņa to Albertu aizved līdz pašiem slimnīcas vārtiem un pazvana pa šito telefonu numuru. Manā meita izies un paņems viņu. Tā, ka lai viņš nekur nepasprūk. Bet pasaka Lilitai pati. Ai, es šodien esmu bēdīga. Jāatvadās no Alberta ar godu, kā nekā ilgi neredzēsimies. Mēnesis vai 2. Tad ilgs laiks. Nē, meita teica, ka ne visi to var izturēt. Ko nevar izturēt? Nu, viņa teica, var nomirt tūliņās, vai pēc tam, kad zāles izdzers, var nomirt. Tā gals būs klāt. Ko tu murgoļīva? Pārstēsies un brauks mājās. Nē, cilvēks vairs nebūs, bet būs vārgulis. Nu, vai tu gribi, lai viņš izārstējās vai ne? Nu, gribu, kad tik ārā no mājas līdz otrdienai. Kāpēc līdz otrdienai? Es tāpatās. Mēnesis fāzes otrdien mainīsies, tā ir deidojā. Man jau liekas, ka vakar tik tas mēnesis uz pilnu sāk iet. Jā? Man pašai savas mēnesis fāzes. Nu, visu salikām. Varbūt varam braukt. Jā. Nokavēsim lidmašīnu. Brauksim. Ak, Albertiņ, ko es bez tevis iesākšu? Ai, kā es tevi glabāšu, kad tu nomirsi. 1, 2, 3 un Avu, baltas kājas, lecu dārziņā. Avu, baltas kājas, lecu dārziņai. Lecu dārziņai, plūcu baltas rozes. Lecu dārziņai, plūcu baltas rozes. Plūcu
plūcu baltas rozes, pīnu vainādzīņu. Plūcu, plūcu baltas rozes, pīnu vainādzīņu. Pīnu, pīnu vainādzīņu, liku galviņā. Pīnu, pīnu vainādzīņu, liku galviņā. Iekārtojies, ko? Un fotogrāfiju arī paķērusi līdz. Nu vai tad uz sevi spoguli nevar paskatīties? Un kas šitā par vēstuli? Telefona rēķins. Un fotogrāfijā es izskatos daudz jaunāka un smukāka. Nu paklausies, nu kā iet pie lopiem strādāt, nu kāpēc tad uz sevi fotogrāfijā jāskatās? Un drēbes arī savilkusi veselu kaudzi. Neaiztiec, es tagad te gulēšu, varu nozakt. Tata Manta, kumpalās pirktas drēbes nav jau jaunas. Jā, un šitā nav smuka un moderna? Vai tā nav skaista, ko? Paklausies, tu uz savām mājām biji, ka te vien tik tinies. Es jau 3 dienas kā savas mājas redzu un te visu apskrienu. Cik tad un pie manis tur tā darba? Mēs ar Domitā sarunājam. Kamēr viņas Jāzeps ar Viju būs projām, es padzīvošu šeit. Bet uz savu māju es aizskrienu tikai lopus pabarot un darbus apdarīt. Redz, nevajag kurināt un malka ietaupās. Godri gan, godri dari. Vai jāaiziet pie domes parunāt? Moša, kāds darbs vēl nav padarīts. Tu zini, ko? Es jau te 3 dienas strādāju un visus darbus esmu padarījusi. Un nevajag ne tevis, ne tava dēla te palīgā. Es ar visu tieku galā. Jā. Un doma virtuvē taisa ēst. Aizēju parunā un živai brauc uz mājām. Živai? Kādēļ tad? Tāpēc, ka man nāk miegs. Es agri ceļos un es gribu pasnaust, bet jūsu pļāpāšana man vienkārši traucēs. Pavei kāda. Haļo! Vai Juris no Naudas kalna? Te Līvija zvana. Jā. Saņēmāt manu vēstuli un šodien būsiet uz pārunu tikšanos? Jā, ļoti jauki gaidīšu, jā, ar savu mašīnu. O, jums ir mašīna? Ai, nē, man mašīna nav, man tikai kombains, jā. Nu, gaidīšu, jā, vienos, kā sarunājam. Jā, redzama no pagabalus. Arkants, jumts un satelīts, un kombains, un viss kaut kas. Jā. Gaidīšu, ļoti gaidīšu, jā. Var, ja? Noļiva, te varbūt kaut kas trūkst, ko?
Jā, ko tad šai vēl vajag? Skaties, kādu migu sataisījusi, ir fotogrāfiju atstiepusi, veselu kaudzi drēbes, jā. Tev gan, domīt, ļoti laba sirds. Es jau nu gan to ļivu pa nakti savā mājām nelaistu. Stepce, nesajauc! Es te uz 3 nedēļām palieku. Es gribu, lai viss ir kārtībā. Jēziņ, lūpas uzkrāsojusi. Dēļ govīm un cūkam tu to dari? Ai, starp citu, lai krāsojas, slaucot govs ievilks ar sūdainu astī, lūpas būs zaļas. Aiz, govis nav pelnījušas, ka pie viņām iet smuki cilvēki strādāt. Un vispār, es tagad varu pucēties. Mans vecais no slimnīcas nepārnāks. Ātri jāmeklē jauns. Ko ta precēsi? Moštu Albertu ar nodomu aizsūtīju uz slimnīcu. Meita iedos nepareizas zāles un beigts būs. Stepce, tu to nepļāpā! Tiešām, ko tu te pļāpā? Un vispār, tev laiks uz mājām. Redzi, es kā bitīte visu te esmu sadarījusi, ir savās mājās lopus pabarojusi. Daudz jau nu tev to lopu, suns, kaķis, vistas un aitas. Nu, ej taču vienreiz uz mājām. Dēļ, ko tad tu šo tā cenu uz mājām? Citam reizēm prasīja, lai baumu stāsta, bet tagad ar dzīšanu dzen. Es gribu pagulēt. Lūpas uzkrāsojusi un tagad iet gulēt. Dome, man ar tevi jāparunā. Vai Stepse zina ceļu uz mājām? Kas tad nu tā? Vai tad domē būs tev jādzied šūpļa dziesmu vai jāstāsta pasaka, lai ātrāk var aizmigt? Nu, ej tak ātrāk projām, nekavē laiku. Nu, ej! Tev mājās pašai savu darbu nav? Nu, ej taču vienreiz. Ko tu tā jocīgi pavadi? Dome, man ar tevi dikti svarīga lieta jāsarunā viena. Nu, kāda tad? Tu saproti, es visu laiku čakli strādāju, kad tavi bērni atbrauks no ārzemēm. Es esmu laba strādniece, bet to man pienākas tāda maza dāvaniņa. Tev naudu vajag, bērni tik sarunāja ar tevi maksu. Kas vēl būs? Tu kulsi naudu domē jārā. Tāpēc man ir dzīvi uz mājām. Es jau tevi vecā lapce pazīstu. Es domāju, tevi aizstāvēšu. Ne jau naudu man vajaga. Nu, ko tad citu? Man. Spied to vārdu ārā. Nu, vai tad valodu aizrāva no bailēm? Man šodien ciemiņā. Ak, ciemiņi! Mēs lielu produktus, kādus vien tu gribi. Nu, visa pasaule taču nav jāpiebaro. Viņi uz šejieni atbrauks, nevis uz manām mājām. Ko? Uz šejieni? Ko es tev sacīju? Jau migu te taisa. Skaties, rīt tev būs jāiet gulēt suņu būdā un pēc dienas vēl apriet visus. Tagad, Stepce, tad viņi arī te pa nakti paliks. Nu, nē taču. Viņi brauks uz šejieni kā uz manām mājām. Ko es tev sacīju? Ielai duti galvā. Nu, tādēļ mums draudzīgi ir jāsarunā. Ja tu mani paklausīsi, es iešu darbos uz acīm pa krisdama. Nu, kas tad man jādara? Nu, es tiem cilvēkiem teicu, ka es esmu lielu māju saimniece un ka pie manis vēl dzīvo mana māsa ar ģimeni. Paldies Dievam, tev tādas nav. Tu saimniece! Sacīju, ko es tev pagalmā sacīju? Nu, lai dzīvo savās mājās. Nē, tu atvilki viņu uz šejieni. Ko vēl tu esi samuldējusi? Ka jūs visi strādājat manā saimniecībā. Ko tu vēl esi samuldējusi? Havā saimniecībā? Jā. Vai dieniņ jāskrien pēc Jāņa? Nē, lūdzu man neskrien. Tas būs tikai uz šodienu, nu neskrien. Kas tie par ciemiņiem, kam tu esi samuldējusi?
Mani precinieki. Ko? Tiklīdz es dabūju zināt, ka tava meita ar znotu brauc prom uz 3 nedēļām, es sapratu, ka jārīkojas. Cik es ilgi ar to Albertu krāmēšos? Tāpēc es sarunāju ar meitu vietu slimnīcā, kur tādus dzērājus ārstē, bet pati tausu vēstīs ieliku precību sludinājumu. Un tagad gaidu. Ak, mūž, traka baba! Es neesmu traka! Man vajag saimniecisku vīrieti, kas visu nenodzer, kas tur lopus zemi. Pie tāda man nevajadzēs ziemā malku skaldīt pašai. Nā, tādus es savā mājā negribu. Pareizi domīt, izmanto tikai tavu labo sirdi. Bet tas tikai būs uz īsu mirklīti. Es izvēlēšos vienu no 3 un viss. Nu, bet ko tad Albertiņš teiks no slimnīcas pārbraucis? Nu, visi jau to ārstēšanos nevar izturēt. Bet ja kas dzīvos savā mājā, strādās pie jums, bet es jau sen būšu prom. Es tev rokas un kājas bučošu, lūdzu palīdzi, nu palīdzi, man neviens taču nezinās. Kā neviens? Es? Arī man rokas un kājas bučosi. Tu vispār stāvi klusu, kāda čorts tevi uz šeien atnes atpakaļ. Tagad tikai dūņas jauc. Es dūņas! Tūlīt to ar abiem ragiem būsi dūņās. Nu, kas tad man jādara? Nu, tev jāpienes kafija un cepumi. Un jātēlo, ka tu piekalpo man. Būt par kalponi savās mājās? Nē, domīt, es tev vasarā visu dārzu izravēšu viena pati. Nu piekrīti, viņi vienos jau būs klāt, nu lūdzu. Arī manu dārzu tad tu ravēsi? Jā, jo es esmu lieciniece. Ja nē, mēli neturēšu, tavi precinieki lidos. Labi, tikai tu būsi durju vērēja. 1, 2, 3 un meita gāja uz avotu, zaļā krūze rociņai, rociņām. Pretī nāca jauni puiši, sasit meitai zaļo krūzi. Meita raud pēc savas krūzes, krūzīt manu zaļo krūzi. Puiši meitai naudu sola, meitai naudas nevajag. Puiši meitai, puisi sola, meitai puiša gan vajag. Kur tev tāda kleita kaut kur redzēta? Es drusiņ pašvirēju tavas meitas skapī. Viņas kleitu uz sevi uzstiepusi, tā ir goda kleita. Man arī tie ir lieli godi, vai tu nesaproti, pirmais iespējas ir vissvarīgākais. Velc nost, ragana tāda! Velc nost! Godā! Bet stepsi, ko lai es velku? Bet stepsi manas visas kleitas izbrāķē. Teica, ka humpula paliek humpula, ko te lai es velku? Man šito, man halātu, tev būs labs prasta bābu tu esi. Viena mašīna iebrauca sētā. Vai, nu vēl taču
Kas par burvīgu skaistumu? Es esmu Līvija. Tā ir mana kalpone. Ak, jūs? Ak, ko smejies kā zirgs? Neņemiet vērā. Man tāds paradums. Es puisis kā ozols, un rīcība un arī kā īstam vīrietim. Kur tā jūsu rokaliena? Bet jums, Līvijas kundze, tās miesas tā pamazāk. Man visa kā ir gana. Sēdieties, lūdzu. Māsiņ, atnes lūdzu kafiju un cepumus. Kā labi atbraucāt? Ar savu glauno mašīnu nekur neapmaldījāties? Māsiņa teica, cepumu nav. Ir tikai pankūkas. Lūdzu, ēdiet. Nu, ceļu jau atradu labi. Tādas mājas jau pa gabalu var redzēt. Bet jums pašai braucamais ir? Nu vai tad jūs kombainu neredzējāt? Un garāžā mums traktors stāv. Jūs ar tiem uz pilsētu braucat? Ai, nu ir visādi braucami. Ar kombainu brauc, ar riteni brauc, ar visu kaut ko braucu. Bet kāpēc mums tas kombains tā patīk? Nu tāpēc, ka viņš ir liels un sarkans, un man tādi patīk. Nu tad jau labi. Nu, tad par iepazīšanos. Jā, labi. Mans kombains taisni tāds arī ir. Tad jau labi. Liels un sarkans. Tad jau mums tie kombaini ir vienādi. Jā. Paldies. Jūs izskatāties svaiga un kopta dāma. Miesa no drēbēm Lenāra. Jums bērnu nav? Nu ir, bet tie jau lieli paši savā dzīvē. Un kā tad tev ar tiem bērniem? Man ir tikai govs, cūka un citi kustoņi. Nav ne sievas, ne bērna. Nebija laika, kad precēties. Vajadzēja strādāt, naudu pelnīt. Tad es domāju, ka jāņem ir sieva un jāgādā bērni. Kurš tad vecumdienās palīdzēs? Bērni? Tu vēl gribi bērnus? Nu, tu izskaties vēl lietojama sieviete. Nē. Tikai tās miesas tā varēja būt vairāk. Nē, es bērnus negribu, un man nesanāks arī vairs nekādi bērni tur. Ar mani sanāks bērni kādi 3. Ir lopus kops, mājas saimniekos. Nu, es tik ātri nevaru atbildēt. Nu, uzreiz jau arī nevajag. Nav jau kur steigties, varam tāpat dzīvot kopā. Es padomāšu vēl. Domā tikai ātrāk, man ir vēl 2 kandidātas padomā, abas jaunākas. Jā? Cik šīm gadu? Abas svaigas un nogribējušas precības, bet tu man labāk patīc. Jā? Paskaties lūdzu manu albumu, man jāpasaka māsai daži darbi, lai neaizskavējas. Naču, klausies, šim ir vēl 2 kandidātes. Cik šis bagāts ir? Es teikšu, laikam jāuzreiz. Trakēsi, kur tad sieviete skrien uz pirmo aicinājumu? Ja, tu pagrozies, tā. Pakairini. Paboli acis. Iemiedz ar aci. Un viņš aizmirsīs tās citas. Labi, ejiet, sadaisiet tā zālītes aitiņām, lai darbi neaizkavējas. Jums muguru saķēra? Ai, nē, es tāpatās. Varbūt pavizināsimies ar manu mašīnu. Jūs man parādīsiet savu zemi un vēl kaut ko. Mašīnā man patīk braukt, tikai mums ātri jāvizinās. Man 4 būs vetārs klāt. Nu, es protu arī ātri pavizināt. Nu, labi, tad braucam. Viens, 2, 3, 1, 3. Sniedz roku daļa meitiņa, nāc sēdies laiviņā. Stāv saimnieks meču aicina un roku pretī sniedz. Stāv saimnieks meču
prieka pilna sirds, kas poža zvaigznes debesīs, tā meičai acis mirdz. Kas poža zvaigznes debesīs, tā meičai acis mirdz. Tās acis, es aizmirst nespēšu, par zilājām acīm es mūžam domāšu. Nav ko gulēt, tūlīt nākošais būs klāt. Nu, kā tā izbraucies? Ai, tu zini, šis ir galīgi traks, sāka līst pie manis klāt. Saka, ka grib vizināties. Pats brauc un saka, lai šo vizina. Interesanti. Tu nesaproti, par ko viņš runāja? Nu, es jau tev to stāstu. Es knapi no viņa vaļā tiku. Pareiz, viņš jau tev... Jā. Ev, Nu? paklau. Nu? Tūlīt tu tiksi nākošajam nagos. Piebrauca mašīna. Ej, sagaidi. Labdien! Es vēlētos runāt ar Līviju. Jā, tā esmu es. Bet ko jūs gribējāt? Es par elektrību maksāju regulāri, bet to veco būdu es neapdrošināšu. Es sakarā ar precēšanās sludināju. Jūs? Piedodiet, es esmu riktīga. Es ar puišiem, tikai es ar meitām nē. Ai, jūs nesatraucaties par to riktīgumu vai neriktīgumu. Tagad jau visādi kopā dzīvo. Kā? Jūs tāda jauna sieviete runājat tādas lietas? Jūs visu ne tā esat sapratusi. Ne, jau es vēlos ar jums iepazīties, bet mans brālis. Kur tad viņš ir? Ārā kaut kur. Nāku no atties skatus. Viens gulti trentā vistas. Kā uzbļāvu, tad viņš sāka raudāt. Tas ir mans brālis. Viņu es vedu precībā. Bet tu taču no mašīnas viena pati izkāpi. Uz svešā vietā sabijās, paslēpās aiz sēdekļa mašīnai. Es domāju, parunāšos ar Līviju, nu tad nākšu pakaļ. Apsēdies, brālī. Vai tā viņš ar visam precēsies? Kurš? Mierā, brāli, mierā. Nu, piedodiet par to visu spaidīšanu. Mūsu vecāki viņu bieži ņem uz līdz kūti uz visādos darbos. Nu, nevar mājās vienu atstāt. Pašas redzat, kāds viņš ir. Jā, bet, kad viņam parāda, viņš prot visādus darbiņus, jā. Piemēram, māte viņam liek pārbaudīt, kura vista dēļ solu. Ar to viņš lieliski tiek galā, jā. Ak, šitas ir tavs brālis? Jā, iepazīstieties. Šis ir mans brālis Ārturs. Nu, ej padod visiem rociņu, brālīt. Ej padod rociņu. Vai, nu, iepirdiks. Vietā. Labi, brālīt. Jā, ziniet, es pati esmu Jugita. Es precēšos vasarā, bet mums ir ļoti stingri vecāki. Un tēvs teica, ka nedos naudu kāzām, ne arī meža, ne zemi pūrā. Ja vispirms nepalīdzēšu, izparcināt brālīti. Nu, tavs tēvs taču ir galīgi traks. Jā. Nu, kur tad Lievai tāds burdeņains vīrs vajadzīgs? Jūs jau nemaz nezināt, cik mūsu tēvam ir daudz mantas un naudas. Tēva māsa bija bez bērniem un visu norakstīja mūsu tēvam. Gan dzīvokli Rīgā, gan vasarnīcu Jūrmalā, gan mežu un zemi pie Rīgā. Visu. Jā. Šitāda manta. Jā. Nu, nav cilvēkiem pēc kapeikas jāskrien mēlīs kārušam. Jā. Nu, varbūt iepazīsieties tuvāk, varbūt iepatiksies ko, vai ne? Tēvs savu dēlu bez līdzekļiem neatstās. Puse no mantas būs man. Nu, labi, puse būs arī brālītim, jā. Tā kā dzīvosiet bez bēdu. Nu, varbūt parunāsieties. Man tā kā citādāku vīru vajadzētu.
Bet paklausies, bet tāda manta, tāda, nauda, Jā, ziniet, tēvs jau visu kapā līdzi nepaņems, jā? Tā kā, iepazīstieties tuvāk. Jā, labi, nāc līdzi. Iesim uz virtuvi, es tevi iepazīstināšu ar Domīti. Nāc šo. Jūs parunājieties taču. Ko tu tā skaties uz mani? Tā nedrīkst. Tu dusmīgi skaties. Es pateikšu savam tētim, viņš tev nošķaus. Bet tava māsa lika man ar tevi parunāt. Tad runā. Es nezinu, ko ar tevi runāt. Tā tu gribi precēties? Man māma teica, ka vajag laiks man dabūt no mājas ārā. Vajag sievas, kas par mani rūpējas. Kāpēc tā māte pati negrib par tevi rūpēties? Ai, viņa jau veca. Spēka sāk trūktos palakus mazgājot. Palakus? Man reizēm pa naktī gultā slapja. Ai, dieniņas. Ja tev nav ko runāt, tad izstāsti pasaku. Es nezinu nevienu pasaku. Izstāsti pasaku. Es gribu pasaku. Labi. Es mēģināšu kādu atcerēties. Sensenos laikos viena vecenīte cepa kukulīti. Tik ilgi tā ceps? Cik vajadzēs, tik arī ceps. Man jau sāk gribēties ēst. Kukulītis jājas tikai kalnā pie princeses. Tu neproti stāstīt. Mana māsa un mamma prot diezgan labi. Tu esi veca un prasta bāba. Ko tu murgo? Es varu skriet kā jauns kumeļš. Tad spēlēsim tērājos. Ķer mani! Mēs spēlējam ķērājus un jārums tikko kalnā. Vietā. Labs, brālīt, labs. Dzīva. Brālīt, kā tev patīk šitā tante? Labi, jā. Tante. Bet jūs padomājiet par to manu priekšlikumu. Būs nodrošināta dzīve līdz mūža galam. Tēvs un māte vēl dzīvi. Viņi taču arī palīdzēs. Māvā būs tēvs un māte jābaro. Bet kopā taču dzīvosiet, jā. Un tad tam tēvam gadu? 68, viņš jau ņipers. Ak, ņipers, un tad tā mātei? Māte gan mums slima, vai ne? Jā, pēc vakar. Tad es vēl padomāšu. Labi, apdomājiet, bet mēs atbrauksim pat dzīvām dienām, brālīt, jā? Pēc atbildītas. Iesim. Mierīgi, ejam, mierīgi. Brālīt! Viens, divi, trīs. Reiz bija puķīte, pidirallā, kas skaisti dziedēja, pidirallā, kas skaisti dziedēja, pidirallā. Reiz bija meitene, pidirallā, ko karsti mīlēju, pidirallā, ko karsti mīlēju, pidirallā. Bet cits to paņēma, pidirallā, pie krūsa piespieda, pidirallā, pie krūsa piespieda, pidirallā. Bet tā prātiņa nemaz nav. Bet viņam vēl tēvs stiprs. Tu jau uz tēvu sāc mērķēt. Kas jums par daļu? Ejiet, sagaidiet nākošo. Vēl visi darbi jāpaspēj. Tu, Domīt, ej uz virtuvi varit kafiju. Tu esi kalpone. Es Ļivas draudzene, es atveru durvis. Tu jau sāc domāt tāpat kā Ļiva. Ej, laid iekšā.
Līdz vakaram vēl darbu jāpaspēj. Labadiena, labadiena! Tu, Dēliņ, novelc to plāno praciņu, esi galīgi nosalis. Es tāds asvešs! Ļiva, Es apsēdīšos, jā, Ļiva, tu uzsedz viņam deķi, es aiziešu pēc kafijas. Labi, labi. Nu, sasūdies. Vai tad tu pie manis dzīvo? Jā. Ko tā gribēji? Es būšu tavs vīrs. Cik tev gadu tu tāds jauns izskaties? 30. Nu, gluži kā manam dēlam. Ko tu tāds sarāvies? Varbūt slims esi? Viņam tā praciņa tāda plāna un drēbītes ar padilušas. Redz, Dēliņ, šeit, te ir putriņa un te ir kafīņa. Jā. Vai. Vārds. Šitas tā negausīgi ēd. Varbūt nemaz daudz nevar dot. Ņems un nomirst, kas tu zini, kad viņš pēdējo reizi ēdis. Dēliņ, kad tu pēdējo reizi ēdi? Vakar puskukulapēm. Tad jau vēl galīgā badā nav bijis. Kur tu dzīvo? Jā, kur tādi vārgulīši dzīvo? Man vecā māte māju atstāja. Bet ziemā tā grūti, malkas nav. Nu, kā ķērastiem tev maltīs? Jā, nu bet grāvi taču pilni ar kārkliem pieauguši. Tiek jāgriež un jāskalā, man uzkvāra nav. Ak, Dievs, kāds smalks darbiņš, ar rokas zvāģīti, tā žvīg. Es strādāju gaterī, kokkontrolēšu žāvētavā. Tur arī guļu. Izsilci labi. Kur tavs tēvs un māte? Man nav neviena, man vecā māte uzaudzināja. Pirms gada tik ņēma nomira, tagad grūti. Bet ja augu saņem, nu tā taču var iztikt. Kā saņem augu, tā draugi klāti pa nedēļu ne santīma. Bet tu gan tāda bagāta, zini, izskaties. Nu, ir drusciņ naudiņa, ir jā. Tad jau varēs dzīvot. Kur dzīvot? Šeit. Jau tak vīrs vajadzīgs, es gatavs laulāties kaut baznīcā. Tu gribi ar mani precēties? Jā, es esmu tam gatavs, es pat šeit uz dzīves atnācis, man viss līdzi. Nu, kur tad Ļiva tevi tādu švaku un badainu liks? Nu, viņai taču vēl 2 precinieki ir, kam nauda no kabatām virst ārā. Es neesmu vienīgais. Nē, mēs tevi, Dēliņ, pabarojām ar siltu ēdienu, un nu tu varēsi iet. Jā. Bet man vairs nav naudas autobus biļetei. Es tev iedošu, man ir. Te būs ceļa nauda un vēl 10 eiro. Redzi, ku viņai labas sirds, visiem palīdz. Jā, šī manas dēla vrajāciņa tāda pamazāka ir, bet nu siltāk būs. Jā. Žālīt uzsedz, jā, lai kakls nesaukstēs, jā. Jā, un te savu praciņu ar vēl var uzvilkt pa virsu. Jā. Un te būs kuļķenīte, te ir maiziņa, te ir desa, branča. Jā. Un te vēl desiņa, tā kā tu laiciņu varēsi iztikt. Ej, Dēliņ, laimīgs. Ej. Oi, tad nu viss cauri. Jā. Nu, kuru no tiem 2 tu izvēlējies, ko? Ai, nebija laiks lemt. Es tagad sākšu domāt. Nu, vispār man jau tas naudas kalna Juris, kad viņa klātbūtnē tā sirds tā sāk daudzīties. Ļiva. Kur tu šitā daudzās? Pierībām vai plaušām? Jā, Ļiva, tu nesašmucējies labāk. Alberts tagad sārstēsies, kāda viņam vaina. Viņš nav man pielaulāts. Nu, patiešām traka ar to brūdgānu meklēšanu. Pēc 2 dienām viņi brauks pēc atbildes. Bet tagad ejam iedzert par krūzei kafijas. Jā, ejam.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Dažu skaistu ziedu, gauja kaisīju. Lai tie manai mīļai nestu sveicienus, lai tie manai mīļai nestu sveicienus. Pats uz Zaujas krasta dziesmu dziedāju, dziedāju par laimi un par līgavu, dziedāju par laimi un par līgavu. Sen jau aizmirsusies man šī dziesmiņa, sen jau mana mīļa citam līgavā, sen jau mana mīļa citam līgavā. Bet, kad gaujas līčos atkal ievaziet, tad uz veco vietu allaž medzu iet. Tad uz veco vietu allaž medzu iet. Tos ciemiņus, es labāk tūmā neiešu. Negribu šitādas lietas redzēt. Kurus tad tu izvēlējies no tiem diviem, kā? Es vēl nezinu. Alberts tagad nedzers, kāda viņam vaina? Tad vilksim lozes. Vot trakās. Ew, mašīna jau brauc no Lielceļa. Es eju uz virtuvi, jūs var darīt, kā jūs gribat. Tagad tu abus parāvi. Abus arī gribu. Sveicināti šodienā. Sveiki, sveiki, kungs. Kas par miesu? Ot tā ir sieviete. Sveicināti, Jura kungs. Sveika, Līvija. Sēdieties, vai iestriepsiet kafiju pēc garā ceļa? Neatteikšos. Stepsē, atnes cienastu. Vai esat izlēmusi, kādu atbildi dosiet? Nav tik viegli izlemt. Jā, laikam jau būs jābrauc pie tām abām jaunākajām. Man arī ir vēl viens kandidāts. Tā kā jūs neesat vienīgais. Jā? Jā. Es neesmu viens? Nē. Kurš tad ir otrs? Otrs arī ir jauns, neprecēts puisis. Bagāti vecāki, sola man dzīvi bez bēdu. Tikai tās puisis man nepatīk. Jā, es labāk patīku. Jā, tu jau esi riktīgs vīrietis, bet dzīve pie tevis nebūs viegla, daudz darba. Stepsē, kur tu paliec? Stepsē? Tūliņ atnāks. Uzcirtusies tā kā jaungada eglīte. Šī ir sieviete. Sirds no krūtīm lec ārā. Tu tā runā ar mani. Neskaties uz to Stepsi. Man patīk sievietes ar kārtīgu miesu, bet tu līdzīga zivs asakai. Kas? Es asaka? Man visa kā ir gana.
Bet viņai vēl vairāk. Skaties ar acīm, nekrāsties ar rokām. Bet man patīk skatīties ar rokām. Tu pie manis atbrauci. Stepse, nestāvi, ej uz virtuvi. Viņa vecā sieva, lieli bērni, pati atraitne. Viņa arī ir brīva un ņemama. Stefāni, vai mēs varētu parunāt divatā? Ej, kalponi uz virtuvi, ej! Bet tu paliec... Es iešu līdzi. Nē, tu paliec tepat. Labadiena! Kur jūs tik agri? 2 stundas ātrāk. Steidzāmies pēc atbildes. Māsai taču ir jātiek pie mātes, vai ne, brālī? Jā. Šit tas ir otrs kandidāts. Kas tu tāds? Es arī gaidu Līvijas atbildi. Kāpēc tu uzreiz neteici, ka ir vēl citi kandidāti? Nu, nebūtu par veltu laiku tērējuši. Es nevaru izdomāt. Pateikšu tēvam, izdomās uzreiz. Nu, kurš mierā, brālī, mierā. Kas tas šim? Tu daudz dīvains izskaties. Tu nemaz neskaties. Viņa būs mana sieva. Varbūt mana. Sāksi raudāt. Kīkti kaut vēl no rīta līdz vakaram. Nerādās, vārdīt. Nospļaujies un viss. Jā, dabūsim savu citu sievu. Jēzus Marija, meitiņa un dēliņš atbraukuši. Nu, ko nu mēs darīsim? Pagā, es skriešu viņus aizkavēt. Kas te tagad būs? Viņi nedrīkst zināt, kā jūs esat precībās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir pašai savs vecis. Tikai tagad slimnīca. Viņam reizēm galvu sagriežas tad trako. Klusē! Tu mūs mānī? Jā, šī māja nav viņas, bet mana. Viņa dzīvo kaimiņos. Kāpēc tāda masku rāda? Livu galīgi sajukusi. Tu nerādies. Lilitai. Man tagad būs pārmetumi no bērniem, ka to visu laicīgi neapturē. Ej, meitiņu uz virtuvi, uz tevi tās aizdomas nebūs, bet atpuišiem vai Ieva tiek galā. Bet brālītis! Viņa paslēps. Es negribu slēpties. Nu, tad būs beigas ir tevi man, tāpēc, ka Jānis tevi piekaus un Alberts man izmetīs no mājām. Ņem labāk mani par sievu un ved ātrāk projām. Tev pašai savs vecis ir, kā man tev vajag? Es negribu taut pa kaklu, labāk ātrāk braukt prom. Par vēlu, nāc slēpies, liel zābakos, stāv priekš tā mietā, liel zābakos. Arturiņ, spēlēs un paslēpies. Kuku, jā, slēpies, Arturiņ, pagā, kurš, zem galda. Mierīgi kājiņu savas, stāvi te, pagā. Stāvi, pie mieta stāvi. Es, meitiņa, jau te visu tā pieskatos. Mums te viss ir kārtībā, un es jau to Ļivu pakontrolēju. Labi. Es tikai tās šķiņšelas apskatīšos. Jā. Kas tās pagalmā par mašīnām? Sveiki, Lilitiņa! Pie manis atbraukuši folkloras vācēji. Redzi, ļaudis mani izdaudzinājuši par senču gudrību zinātāju. Kas tur? Kas tas? Tie Jāzepa zābaki. Zābaki? Jā. Kustina drēbes? Jā, ir tādi zābaki, kas kustina, jā. Kas tu zem galda? Tur vējš papūta. Istabā vējš? Jā, kad es tā paeju garām, tā papūšas tas vējš, jā. Nu, iesim labāk ārā. Man vēl Ļivu vajag satikt. Ai, satiksi vēlāk. Iesim tagad ārā, sētā. Lieniet visi ārā un brauciet uz mājām. Brālīt! Ņem cienājies, apspēlējam paslēpis. Nu, mīļie, brauciet ātrāk prom, kamēr Lilita ar Jāni pāru. Brālīt. Nu, sveicināti! Līva, redzi, cik ātrietis atpakaļ. Pa nedēļu tiku cauri. Tu? Jā. Un dzīvs? Jā, man būs pie ārsta katru dienu jābrauc atradīties. Ko tu te dari? Viņa mani sargā, guļ pa nakti.
Jā. Ko te tik daudz cilvēkus? Mēs te precamies. Reizē sabraukuši šie divi valsts tautas dziesmas un ziņas par senču laikiem ar šīs. Apsēklotājs! Viena govs domēja meklējas, tāpēc viņa izsauca. Tāpēc tas puisis ir šokā, ka precēšanās notiek. Štātīgs un ar visu šlīpstu. Laikam labs speciālists. Labs, Albert, redzi, komīnieki pat kājās. Tā jau īstam strādniekam. Bet šeit jau tik Vācis un Vācis. Mira, un mēs dziedam, un te spēlējam, un viss kaut ko strādājam, kā zirgi. Pat būtu uzraudzīt kādu dziesmu, ja arī muzikants. Kur tad te muzikants rādīsies? Es varu spēlēt savai sievai. Kādai sievai? Piedodiet, viņš jau kā muzikants runā dziesmu vārdiem, jā. Jūs esat jau gana ciemojušies, brauciet mājās, brauciet uz mājiņām. Jā, govs kārtībā, dziesmas izdziedātas, viss, ko vajag. Ejam, vietiņā, ejam, brālīt! Labi, Līva, iesim mēs arī mājās. 3 atkriesim atpakaļ. Palieciet sveiki. Jā. Davai, ej. Kur tu te? Kur tu te, davai? Kas par miesām? Kas par sievieti? Vai mēs varētu parunāt kaut kur divatā? Nu, kāpēc nē? Jūs kafiju dzersiet? Neatteikšos. Nu, tad iesim uz virtuvi, uzvārīsim ūdeni, parunāsimies.